Par vēlēšanu rezultātiem, protams, mēs solījām mazliet arī pāanalizēt, kas tad īsti ir, kāpēc tā sanāca. Ir dažādas versijas. Lato Lapsa šodien dzirdēts, ko viņš teica. Jā, viņš tur, ka viss apmierina cilvēkus. Tātad, aizgāja nobalsot tā, kā mēs jau bijām apmēram rēķinājuši. Tātad aiziet nobalsot tas vēlētājs, kuram ir svarīgi, lai viņa politiskais spēks valdošā koalīcija, kā viņš nosauc Mangāna koalīcija. Mangāna koalīcija, fantastisks nosaukums. Lai viņi paliek joprojām tur, kur viņi paliek, jo tur ir visādas piemaksiņas, tur valsts pasūtījumi, tur aldziņas un tā tālāk. Un stabili katru mēnesi, tātad tam cilvēkam, viņam ietek iekšā viņa kontā naudiņa, viņš ir priecīgs par to, ka tā viņam ir, un viņš saka, labi, varbūt maz, bet nekas izdzīvot var, es dzīvoju, ļoti labi. Un viņam neko vairāk arī nevajag. Es tādu nestandartu versiju gribēju piedāvāt, kas tad īsti ir noticis. Sāc. Tas pats interesantākais. Mana nestandarta versija ir tāda, ka, atceries, mēs pirms laika mērījām mūsu vēlētāju noskaņu attiecībā pret vēlēšanu rezultātiem. Un mēs uzdevām jautājumu, vai vienotības skandāli ar iespējamo vēlēšanu rezultātu ietekmi ir ietekmējuši jūsu uzticību vēlēšanu rezultātiem. Un tās atbildes bija graujošas, tātad lielākā daļa mūsu suverēnās varas vēlētāji atbildēja, ka viņi vairs neuzticas vēlēšanu rezultātiem pēc šī visa. Un lūk, te man nāk prātā jau tāda, bez mazliet tā kā sazvērstības teorija, bet principā, ja es būtu ģeniālais vienotības, teiksim, Kampara vietā, ģenerāls sekretārs. Es palaistu šo skandālu speciāli, jo tādi mūsu vēlētāji, kuri lasa, analizē, neusticās, ir vairākas reizes apdedzinājušies, ir dabūjuši no valdošās koalīcijas visādas problēmas. Un ja viņi, piemēram, kaut ko tādu izlasa, liela daļa padomā, es labāk to savu balsi atstāju pie sevis, es nekur viņu nenesīšu. Turklāt jaunās vienotības balsotāji, padzirdot to, ka ja gadījumā kas, tad Kampars piezvanīs un sakārtos, droši viņi aiziet, nobalso, viss ļoti labi, tur viss būs kārtībā.